Sveiciens sarkanajā mēness teltī. Mani sauc Agnese Narunovska, un es esmu sarkanās mēness telts radītāja. Un, sveiciens tiem, kas pievienojas. Un šodien sarkanajā mēness teltī mums ir viesis, kas ir Liene un mēģinām pievienot Lieni sarunai. Tā, kaut kas man te nestrādā. Ok, redzu. Tagad. Ok, es pamēģināšu no savas puses Lieni uzaicināt, jo es redzu viņas pieprasījumu, bet kaut kas te nenotiek. Tā, labi, es pamēģinu no savas puses. Visu laiku viņš man rādās. Ok, kaut kādas nelielās tehniskās lietiņas. Mirkli pacietības. Interesanti. Labi, es mēģinu vēl vienu reizīti. Ziniet, kā... tā viena momentiņa. Tā. Ok, tagad es Lieni uzaicināju no savas puses. Skatāmies, kas tagad notiks. Jā, Liena, es redzu, ka tu raksti. Čau, Agnese! Tā, es tevi dzirdu, neredzu vēl. Pagā, tūlīt. Tā. Vajadzētu. Neredzi mani joprojām? Neredzu tevi, jā, kā pārējie ierakstat, vai jūs redzat Lieni? Vajadzētu kamera un mikrofonu iestādīts. Tu pati redzi gan mani, gan sevi? Jā, es redzu gan sevi, gan tevi. Interesanti. Tā, ko tad tas tagad nozīmē? Tā, jo... Tā mums ir meitenēm reizēm ar tām tehniskajām ķibarām. Jā, es vēl esmu dzirdējusi, ka tur var būt kaut kāda nesakritības starp Androidiem un iPhone'iem. Man ir Androids. Man ir iPhones, jā. Jā, bet vienreiz viss bija ok, jā, jo es pašlaik redzu tikai sevi. Man baigi gribētu redzēt. Viņi redz abus līdz ar to. Ok. Tev redzēt. Mēs sen jā, man ir prieks, ka tev ir prieks mani redzēt, man ir prieks tevi dzirdēt. Tā žēl, ka es tevi neredzu. Mēģināsim šādi, ja jau pārējie redz, es vēl te paskatos kaut kādas pogas, vai es varu kaut ko izdarīt, lai es arī redzu. Tā. Tie varētu būt kaut kādi uzstādījumi pie kamerām varbūt, bet varētu būt arī Jā, jo
sarežģītāk. Iepriekšējās reizes, tā kā tā, vienu momentiņu, iepriekšējās reizes bija ok. Nu labi, es esmu elastīga un mēģināsim šādi, jā, es iztēlošos, cik tu tur skaisti sēdi un, vai, nu, ja tu sēdi. Es sēžu uz balta datora krēsla speciāla un tādā gaišā telpā. Man ir skaisti zieds mati, arī izlaisti mati un priecīgi. Super, jo, nu, pēc tam jau es redzēšu ierakstiņā, tad gan es ceru, ka es visu redzēšu un es varēšu paskatīties un papriecāties. Jā, pašlaik man ir tā kā saruna ar mistisko neredzamo viesi, bet par laimi es zinu, kā tu izskaties. Jā, tā kā man ir liels prieks tevi dzirdēt. Un, jā, es tā kā parasti sarunas sāku ar to, ka es padalos, kā es zinu šo cilvēku, ko es esmu uzaicinājusi uz sarkanās mēnesi telts sarunu, un tas parasti ir tā interesanti. Un tad, jā, tad domājot par tevi, tinot filmu atpakaļ, es atceros to, ka, nu, tādā, teiksim, klātienē aci pret aci mēs pēdējo reizi tikāmies kādus gadus, varbūt 10 atpakaļ. Un varētu pat teikt, ka, nu, vismaz tādās manās sajūtās par sevi, es varu teikt, ka tā bija gandrīz tāda mana iepriekšējā dzīve. Pa šo laiku daudz kas ir mainījies, bet jā, es ļoti atceros jau tevi toreiz kā tādu, jā, spēcīgu, viedu sievieti, un jau toreiz tu darināji rotas, un jā, un savukārt pēc tam, jā, tīri sekojot līdzi jau sociālajos tīklos, sekoju tavām aktivitātēm un tad jau vēroju, jā, kā tu attīsties un kā tu dalies ar pasauli, un tas vienmēr ir bijis tā, nu, tā skaisti un iepriecinoši, un arī tāda virtuālā komunikācija, cik mums viņa ir bijusi, un tieši tāpēc man arī gribējās ar tevi parunāties. Un ieskicējot savukārt to, kas notiek sarkanajā mēnesi teltī, ko mēs te daram. Jā, tā doma ir tāda, ka sarkanā mēnesi telts ir tāda vieta sievietēm, kur viņas var būt viņas pašas, autentiskas, patiesas, atklātas, dalīties no sirds uz sirdi, un šeit mēs runājam no sirds un klausamies no sirds. Un līdz ar to, jā, tad es aicinu tādas sievietes, kuras arī ir gatavas šādam formātam, lai arī varētu iedvesmot citas sievietes, un arī, lai mēs varētu tā skaisti un atklāti parunāties arī par tādām dziļām tēmām. Nu tā, Liena, jā, tas tāds īsais garais ievads, un mans pirmais jautājums tev ir, kā tu jūties? Lieliski. Paldies tev par ievadu, paldies par sākumu, paldies par uzaicinājumu, paldies par visvairāk jau par to telpu, ko tu rādi sev, ko tu rādi man, ko tu rādi dāmām, jo tā jau nav tikai vienkārši telpa, fiziska telpa, tā jau ir enerģētiska telpa, īstenībā drosmei katram sekot savai tai lielai garšīgai sirdsbalstai, kas ir apaugusi ar sabiedrības stereotipiem, ar traumām, ar visu to lielo bagāžu, un tas ceļojums jau atpakaļ pie sevis nekad nav viegls. Viņš ir ļoti caurvīts ar izaicinājumiem un ilūzijām un sāpēm, un tam visam izkulties cauri. Vienam pašam bieži vien ir ļoti grūti, tāpēc par to ceļojumu, ko tu caur sevi piedāvā citām dāmām, jo tāda kopā būšana viņa savā ziņā ir svēta, tāpēc, ka tomēr tā enerģija, teiksim, esot iepratī vīriešiem, viņi tomēr ir krietni savādāka. Un būt, izprast sevi, sakārtot sevi vispirms, lai vispār iziet ārā sociumā un varētu tur būt, tas ir primāri vissvarīgākais. Bet atgriežoties pie jautājuma, kā es jūtos ļoti labi. Super. Es jūtos ļoti labi. Viss manā dzīvē ir lieliski un skaisti, burvīgi un tā no dienas uz dienu.
ar Nu, prieku. kā es skatos, jā, to tu staro, jā, caur to, ar ko tu dalies, to tu arī staro, un, nu, var redzēt, jā, kad tas, ar ko tu dalies, tu tā tiešām dzīvo un tā domā, un jā, ja man kāds asociējas ar tādu tiešām autentisku sievieti, tad tu esi viennozīmīgi viena no viņām nedaudzajām, ko es zinu, un tāpēc mēs arī esam šeit, jā, lai parunātos un lai iedotu, jā, kaut kādu tādu varbūt arī iedvesmu vai uzmundrinājumu citām, kuras varbūt arī jūt, bet vēl kautrējās vai jūtās nedrošas vai nepārliecinātas un visas šīs tēmas. Jā, bet pirms mēs ejam tā kā dziļāk sarunā, vai tu esi gatava pastāstīt un padalīties, kas ir tās lietas, ko tu dari un ar ko tu dalies ar cilvēkiem un kā tu vari palīdzēt, kā tu izpaudies, tīri, lai sadzird tie, kas varbūt tevi nezina un nepazīst. Tātad mani sauc Liena Petersone. Sabiedrībā lielākoties es esmu pazīstama kā rota dizainere ar savu nelielo brendu, kas man jau bija attīstīts gadus 15 un 17, un tā bija tāda mana, teiksim tā, virspuses fasāde, jo visus šos 15, 17 gadus es ļoti aktīvi studēju, mācījos, iedziļinājos savas dzīves sīkumos un peripētijās, teiksim tā. Jo es nāku no tādas nedrošas ģimenes, no nedrošas vides, un konstantā sāpju pieredzēšana bija tā, kas man lika sākt uzdot ļoti padziļināts jautājums. Un tās sāpes savienojumā ar manu milzīgo jutīgumu pret cilvēku enerģijām, pret vispār pasaules, pret masu apziņas enerģijām bija tā, kas šo ceļojumu padarīja vēl grūtāku, tāpēc, ka tajā laikā, kad tu mēģini navigēt cauri savu dzīvi, saprast, ko tu gribi, tu saduries pret cilvēku viedokļiem, tu saduries ar cilvēku kaut kādām asociācijām, stereotipiem, un tad, kad tu pats esi emocionāli nenobriedis, kad tu nezini, kas tu esi, tu tik viegli aizplūsti un pazaudējies šajās visās enerģijās, visos šajos daudzslāņainajos realitātes īstumos, un tajā visā saprast, kas tad ir mans, kas vispār ir mans tajā visā. Jā, tos 15 gadus, kamēr es darbojos kā rotaslietu dizainers, patiesībā es tik tiešām studēju, iedziļinājos gan ezotērikā, gan reliģijā, gan radošumā, gan garīgumā no dažādiem skatu punktiem, dažādiem, jo pāri visam man interesē ne tikai izstudēt un zināt pareizās lietas, bet priekš manis personīgi bija svarīgi saprast līdz kodolam, par ko stāsts, ko tad mēs te visi daram, kāda tad ir tā jēga, jo dotajā brīdī laika ejot, man liekas, lielākā daļa cilvēku sastopās ar vienu būtisku jautājumu, ko tad es drīkstu un varu iepratī visam pārējiem, kas tad ir egoistiski, kas nav egoistiski. Es drīkstu būt laimīgs, iepratī, kam es drīkstu būt laimīgs. Mana laime drīkst būt šāda vai šāda. Te es nebūšu pārāk egoistisks, ja es gribēšu būt šādi laimīgs. Šie ir tie jautājumi, kuri nāk no agras bērnības, kad mums ir pietrūcis šīs te drošības sajūtas, kad ir pietrūcis ties atbildība, ir pietrūkusi šī te skaistā, teiksim, tāda drošā vide, kur tu kā cilvēks esi varējis izaugt, emocionāli izaugt, atbildīgi izaugt. Un, lūk, šie ir tie jautājumi, kurus es krustu šķērsu studēju, no kurienes, kas tas tāds, ko es te daru, kāpēc es te daru, kā tas viss sasaistās ar manu dvēselisko uzdevumu, kāpēc, kur, kas, kā. Un šīs te dinamikas es ļoti dziļi pētīju, lai es neapmaldītos, jo man tāpat kā daudziem citiem savā laikā bija pirmie šie te pamošanās simptomi pirms gadiem, teiktu, nu jau, 12 apmēram, 12. Kā tu viņus izjūti, ieskicē mazliet vairāk? Tie pirmie simptomi bija tādi, patiesībā bija ļoti fiziski. Viņi bija tīri fiziski, un tās bija tādas, teiksim tā, enerģētiskas lejuplādes, ka es īsti nevarēju saprast, kas pat notiek ar manu ķermeni. Brīžam bija tā, ka man bija tāda sajūta, ka man šeit galvā aizmuguri visi ir nodalīti nost, man ir pieslēgušies tausteikļi šeit un teikt kaut kas vien notiek. Un tad ir vienā brīdī, tajā pirmajā mirklī, kad tas sākās, tad es ieraudzīju to, kur man būs jānonāk. Respektīvi, šis brīdis, es viņu sajūtu jau kāda es būšu pēc šiem te 15 gadiem. Un tad, kad es ieraudzīju perspektīvu,
Es atceros to dienu, kā tagad es sēdēju Rīgā, es dzīvoju Imantā, un es sēdēju Rīgā, un es domāju, Dieviņ, kā es šito dabūšu, kā es no šī punkta, kur es tagad esmu, kā es nonākšu līdz turienei. Jo es redzēju, tajā brīdī, kad man šīs te lejuplādes notika, es ieraudzīju, cik ļoti nepareizi ir uzbūvēta man iekšējā pasaule, cik ļoti nepareizi es darbojos ar sociumu, cik ļoti es nespēju uzņemt atbildību ne par vienu savu jomu, un tajā laikā man jau bija sava mazā uzņēmēja darbība, un man bija piedzimusi meita jau. Un es skatījos uz to visu, un es redzēju, cik nepareizi tas ir uzbūvēts. Katru pīlāru es redzēju. Finanses, attiecības, pašpietiekamība, sevis realizācija, spēja uzņemties atbildību, šīs visas cilvēku svarīgās lietas. Un tad tas nāk. Tas lika justies tajā brīdī, kad tu ieraudzīji, cik viss ir galīgi garām un nav kārtībā. Bezpalīdzīgi. Ja godīgi, tad bezpalīdzīgi, tāpēc, ka tajā mirklī, kad ienāk tā pirmā sajūta, tu saproti visu, kas nav kārtībā, un tad tu sēdi pie tādas čupas ar daudziem dažādiem striķīšiem, viņi visi ir sapinuši, pie tāda čupa ar striķiem. Un tu pat nezini, no kuras puses sākt. No kuras striķi, kā viņu sākt ritināt. Učkulu lielo. Nebija citu variantu. Bija jāsāk. Tas ir tik super, jā, ka tu šito pastāsti arī, teiksim, kad to varbūt sadzird kāds, kurš pašlaik ir tajā absolūtajā muģeklī, un viņam liekas, ka nav izējas, un viņš redz, kā tu tam esi tikusi cauri, un kur tu esi nonākusi, un ka tas ir iespējams. Ir iespējams. Mūsdienās tagad jau īstenībā tas ir tik ļoti ātri iespējams, ja tajā man notika tā mošanās informācija bija tik ļoti maz. Viņas praktiski nebija, un viņa bija ļoti samaisīta kopā ar okultajām zinātnēm, ar tādu ļoti, ar maģiju, ar ļoti dziļu ezotēriku, un viņa bija tāda gaisā kūpoša un īsti vēl līdz galam nesaprotama, jo pa šiem 15 gadiem tas apziņas lēciens patiesībā sapratnē par to, kas mēs esam, ko mēs te daram, kā te viss notiek, viņš ir bijis tik milzīgs. Un līdz ar to tagad jau, teiksim, ja tad bija ļoti jācieš smagi, jālaužās cauri visām tām programmām, kas notiek ar emocijām, tad tagad jau tas ir tā, ļoti ātri. Tik daudz, kas ir pieejams, vai ne? Tikai, nezinu, atver Google un iegooglē, un viss ir uz paplāts, bez mazvai. Pie kam ir pieejami, tagad jau ir tik daudz gan skolotāji, gan pasniedzēji, un katram atsevišķam apziņas līmenim tu izēji vienu šo te pamatiņu, tu paskaties uz traumām, tu saproti vispār, kas ir enerģija, ko tu te dari, un tu jau vari aiziet ļoti spēcīgi, ļoti ātriem soļiem tā, kuru jau tu apzinies. Es esmu apziņa, es kustinu enerģiju, rādu savu fokusu, es rādu savu realitāti, kā es to daru. Un tu jau vairs nesāc apšaubīt realitāti, bet tu jau viņu, nav šaubu elements iziet ārā. Tu ieej tādā tīrā ticības elementā, un tu jau pa to dzīvi slīdi ar vieglumu. Nav vairs vajadzības iet tam smagumam cauri. Tu ej ar vieglumu, ar mieru, ar prieku, ar pateicību, un tu izvēlies necīnīties. Vai ne? Man tagad arī saliekās, ka, kaut kādā ziņā jau pašlaik arī ir tā, jo, daudzi tie ledlauži, ieskaitot tevi, kaut kādā ziņā arī sevi, es pie viņiem pieskaitu, ir to ceļu izgājuši, un tāda ir daudz, jā, un tagad, daudz kas ir pieejamāks, un saprotamāks, un paņemamāks, tā es teiktu. Jā, es aizvirzījos mazliet no tā. Atgriežoties, pie tā, ko tu dari un kā tu palīdzi. Jā, ko es daru? Tad savos ceļojumos es ļoti spēcīgi meklēju instrumentu, kas varētu savienot divas lietas. Pirmā lieta ir mentālā, gribi vai negribi, bet mēs tomēr ļoti daudzas lietas skatāmies caur prāta prizmu, un ja mēs spējam atrast skaidrojumu vai citu perspektīvu, tā bieži vien palīdz atsvart enerģiju un vienkārši doties pa dzīvi tālāk uz priekšu. Un tad visu šo gadu gaitā es esmu ļoti spēcīgi strādājusi ar savu mentālo bāzi,
jautājot, uzdodot miljonus jautājumus, prasot, jūtot, liekot iekšā to savu puzli. Taču es ļoti skaidri sapratu, ka tā lieta līdz galam nestrādā, ja tikai ir šī mentālā saruna. Jā, mēs saprotam, bet ir vajadzīgs vēl kaut kas, ir vajadzīga šī garīgā sastāvdaļa, ir vajadzīga atgriešanās pašam pie sava kodola. Un tāpēc es izveidoju tādu ļoti spēcīgu pirts rituālu, kur viņš sastāv tieši no šīm divām daļām. Pirmā daļa ir tā, kur mēs ejam iekšā precīzā personības analīzē. Mēs ļoti, ļoti dziļi ieejam tajā, kā personība sastāv, kā cilvēks ir izveidojis savus blokus, savu dzīves kustību, kā viņš domā, kā viņš jūt, kā funkcionē viņa emocijas, cik viņš vispār ir apzināts par to, ka viņš kaut ko jūt, cik daudz viņš ir nobloķējis ko. Un tad mēs tā rokam no apakšas to visu, uztaisam tādu milzīgu schēmu. Principā, pirts rituāli tajā pirmajā daļā ir 3 stundas, kuras mēs veltam sarunām, kur es aptaustu visu cilvēku. Ko viņš dara, ko viņš ēd, ko viņš smaržo, kā viņš guļ, ar ko viņš guļ, kāpēc viņš guļ, no kuras puses viņš guļ. Respektīvi, mēs krustu šķērsu izejam cauri visām cilvēka dzīves sastāvdaļām, sākot no bērnības, beidzot ar šo brīdi, un man ir skaidrs, kā tas cilvēks funkcionē, jo blakus tam, ka man ir ļoti spēcīga mentālā šī mana puse attīstīta, es arī ļoti spēcīgi jūtu cilvēku. Līdz ar to tajā mirklī, ka viņš runā un stāsta par savām lietām, es jūtu, kur viņš ko ir nobāzis, ko viņš negrib stāstīt, ko viņš grib paslēpt kaut kur. Ļoti ātri cilvēki nerunā, vai ne? Jā, un es ļoti ātri cilvēku nolieku uz lapstiņām, un tad mums bieži vien ir tāda, ja ļoti negribās šos savus tarakāmus, teiksim, tā vilkt ārā, tad ļoti ātri cilvēks nonāk ar mani strupceļā, tāpēc, ka es viņu ātri nostatu ar tā patiesību tādu, kādu viņi ir. Un šeit ir tas jautājums, ka ļoti bieži jau mēs esam pazuduši, bet pazuduši jau mēs esam tāpēc, ka mēs arī savu tumsu negribam redzēt. Mēs negribam redzēt, kur mēs izmantojam, kur mēs esam upuru lomās, jo vienmēr ir tas viņi man, es viņiem ne, viņi. Un, tas ir ērti. Vai ne? Bet ir ļoti svarīgi īstenībā tajā sevis apzināšanās ceļā, ir ļoti svarīgi to apzināties šīs divas puses un nebaidīties no viņām. Tāpēc, ka pat tad, ja mēs manipulējam un ja mēs esam upuri, tas jau ir bijis likumsakarīgu cēloņu apstākļu dēļ. Nebija vairs labas gribas, mēs katrs esam kļuvuši par kaut kādu manipulātoru vai griboši izmantot vai iemācījušies izdzīvošanas stratēģijas. Nē, tas ir dabīgs izdzīvošanas mehānisms. Un, lūk, tā ir tā daļa, ko mēs savukārt panākam otrajā pirts rituāla daļā, jo viena lieta ir runāt, viena lieta ir saprast, bet otra lieta ir tā, ka ļoti rets cilvēks savā dzīvē ir pieredzējis drošības sajūtu kā tādu, vispār drošības sajūtu. Un tas mans uzdevums ir pirtī nonākt tādā enerģētiskajā stāvoklī, tādā frekvencē, ka caur to pirts rituālu mēs ieejam tajā drošības sajūtā. Cilvēks varbūt īstenībā pirmo reizi mūžā sajūt to drošības sajūtu, kā tas ir vispār būt droši savā ķermenī. Droši atrasties kāda cita cilvēka klātbūtnē. Un lūk, tas ir tas moments, kur es kļūstu par tādu kā kanālu, kur tā paša cilvēka esība var atnākt pie viņa. Viņa gaisma pie viņa. Un tas ir tas, ko ļoti daudz pirts rituālu laikā arī sajūt. Un tāpēc tās visas, kuras var notikt tajā laikā, ir tik grandiozas, jo tie ir divi ļoti spēcīgi elementi kopā. Mentālais elements, kur cilvēks saprot, kas ar viņu notiek, kāpēc ar viņu notiek. Mēs izskaužam ārā sarunas laikā tādas lietas kā vainas apziņu, kā sevis šaustīšanu, neziņu, tāpēc, ka nav vairāk pamata šīm lietām. Tad, kad cilvēks zina, kāpēc viņš ir nonācis tur, kur viņš ir nonācis, viņam vairs nav vajadzības sev pārmest, sevi knābāt, jo viņš redz cēloņu sakarības. Un līdz ar to viņš var būt daudz mīlošāks pats pret sevi, pieņemt sevi daudz vairāk. Un redz, šīs sarunas laikā, kas ir pirmā pirts rituāla daļa, mēs parasti ejam iekšā ļoti spēcīgi cilvēku dzīves uzdevumos. Un tie taču ir katram pavisam savādāki. Mēs esam tik ļoti atšķirīgi katrs tajā, kas mums ir jāizdara šīs dzīves laikā. Te nav nevienas vietas salīdzinošanai. Vispār nevienas. Pilnīgi nevienas. Mums nav vispār vērts skatīties uz otru un tā,
tev tur ir mazliet vairāk, vai tev tur ir skaistāk. Nē, jo katram ir paredzēts tieši precīzi tas, kas viņam ir paredzēts, un tikai tā drosme iešanā sevi realizēt to laimi jau arī atnesīs. Un tas attiecās uz visu. Tā uz darbiem, tā uz partneru attiecībām, uz mājvietām, uz jebko. Un caur savu darbu tieši tas ir tas, ko es esmu vairāk pieredzējuši, ka šajā pasaulē nav iztrūkuma. Vienkārši nav. Vienīgais, kas katram cilvēkam ir, katra cilvēka uzdevums ir līdz galam noticēt, izcelt ārā to savu ticību, sev darīt to potenciālu, kas ir iekšā. Un šis ir palīdz, tātad šis lielais pirts rituāls, un otrs, protams, ir konsultācija. Un trešais ir, es ik pa laikam gatavoju tādus seminārus. Man atnāk, principā ir tā, ka es iejūtos, es sajūtu, un man atnāk tēma, un tad es uztaisu online semināru kā 2-3 stundu garumu. Un šie semināri, es pieņemu, ka kļūs aizvien vairāk un vairāk, tāpēc, ka tās tēmas, kuras man līst iekšā, kuras ir nepieciešams apskatīt un iztirzāt un ar viņām palīdzēt cilvēkiem, ir ļoti, ļoti plašas, ļoti daudz, jo savā darbā es cenšos apvienot ļoti informāciju, kas īstenībā palīdz cilvēkiem tiešām transformēt to dzīvi caur sapratni, nevis caur tādu garīgo prizmu, kas ir tāda mistiska, tur kaut kāda mītiska, tur mēs, pakopināsim vīrus un būs labi. To var ieskatīties kaut kur, bet, nav tikai tas, vai ne? Redz, lai mans ir tāds, ka patiesībā, lai cilvēks sagatavotos šīm mistiskajiem ceļojumiem un tādam padziļinātākam garīgumam, viņam sākumā ir jāsakārto pats pamats. Jo, ja viņš nav sakārtojis paši šīs garīgās un ezotēriski tādas dziļās lietas, viņas var ļoti pamatīgi izsist cilvēku no līdzsvara, tāpēc, kad iet dziļākās citās realitātēs, tās nav joka lietas, tās tiešām nav. Piekrītu, jā, ka patiesībā vispār, tādā garīgumā, ezotērikā, garīgajās praksēs, principā cilvēks drīkstētu iet tikai tad, kad viņam ir sakārtota dzīves pamati, kad viņam ir skaidrs, kas viņš ir. Jo, ja tā nav, tad ir tieši, kā tu saki, tas vienkārši var noraut jumtu tā, ka tas var beigties arī kādu iestādi, diemžēl. Tieši tā. Tāpēc, ko es, teiksim, savos sociālajos mēdījos ļoti daudz pozicionēju, ir precīzi tas, ka vispirms atbildība par savu dzīvi, par savu zemisko dzīvi, parūpējies, lai tu esi drošībā, lai tev ir ko ēst, lai tev ir kur dzīvot, lai tu jūties komfortabli savā dzīvē, parūpējies par to, un tad, jo citādāk tas ir tā, kāpēc Dievs man nedod, vai kāpēc visums man nedod, kāpēc man, ja tu neesi iemācījies uzticēties sev, kā vari uzticēties kaut kam ārpus sevis vēl, kāds visums, kāds Dievs, kā tas vienkārši nefunkcionē. Vienkārši nefunkcionē. Jo šīs garīgās lietas, viņas tomēr ir šķietami, ka tas ir tāds kaut kas tāds netvarams, ko visi var darīt, bet patiesībā viņas prasa ļoti lielu disciplīnu, milzīgi lielu disciplīnu, tevi zina un ļoti lielu godīgumu un īstumu līdz kaulam. Ļoti lielu. Jo garīgums nav pajāšana pa spalvaim. Mēs te visi savāksimies kopā un tad. Nē. Garīgums pēc būtības ir tā vieta, kur cilvēks atnāk pēc milzīgām pārmaiņām. Milzīgām iekšējām pārmaiņām un īstuma pēc būtības. Nevis patiesības dažādajā izskatā, kāda viņa katram mums izskatās, bet īstuma pēc kodolīguma. Tāpēc... Tieši tā. Un ja nav sakārtoti tie pamati un nav tādas izpratnes, tad tur var atkal iestāties tieši tā pati upura pozīcija, kā tu jau minēji, kad es sagaidu, ka visums man dos un viņš neskādēļ nedod, vai ne? Tas sāc likt soļus. Jāsāk ir likt soļi. Jāsāk darīt. Ja tu neizvēlies virzienu un nesāc to soli likt, un ja tev nav pat fokus, uz kurien tu gribi aiziet, nekas jau nenotiks. Un tā ir tā interesantā bērnu pozīcija, kura patiesībā ievelkās, ja mēs tā paskatāmies pasaulē, viņi jau ievelkās visur. Viņi ievelkās politikā, viņi ievelkās dzimumdzīvē, viņi ievelkās reliģijā, viņi ievelkās attiecībās, viņi ievelkās ekonomikā, visur.
uzņēmējdarbībā, darba attiecībās. Šo te momentu var tik ļoti daudz kur pamanīt. Tik ļoti daudz kur, un tas jau nav kā vien. Ģimenes visur, visur. Un visur viņš ved pie vienas vienīgas lietas. Es jūtos nelaimīgs, es jūtos nepiepildīts, es neesmu gandarīts par savu dzīvi, es nezinu, kur es eju, es nezinu, kas es esmu, un es konstanti gaidu, kad kāds man atnāks un iedos manu lielo jēgu. Neatnāks. Tā pati nedrošība, par ko tu runāji, jā, un starp citu, jā, man ļoti norezonēja atgriežoties, jā, pie tā, ko tu stāstīji, jā, par visu to, kur tu arī ieved cilvēkus šajos savos tādos ļoti plašajos pirtsrituālos, kā es sadzirdēju. Jā, tad, man izklausījās, ka tā ir tā drošā vieta, kur tiešām cilvēks var sajusties droši un ka viņam tā kā, nav jāraizējās, nav jāuztraucās, nav jātēlo, nav jāizliekās un tas ir tas brīdis, kad viņš var ļauties būt patiess un var atvērties vispār pirmkārt jau sev, jā, piemēram, ar tavu palīdzību. Un patiesībā, tā kā, jā, uzliekot mazliet tādu struktūru, jā, šai sarunai, ņemot vērā to, ka man ir ieplānots, ka mēs apmēram stundu viņai veltīsim, lai arī, tā kā, tas nebūtu par daudz un pārāk daudz, tad man parasti šīm sarunām ir tādi 2 centrālie jautājumi. Vienam tu jau pieskāries, tā kā tas viens ir par to, kad kā tas, vispār no kurienes tas sākās tev, jā, šis tavs ceļš un kā tas viss attīstījās. Un es sadzirdēju, ka tu runāji, kad, jā, par šo savu arī bērnību un tādu ļoti varbūt nedrošību un nedrošo sajūtu. Un attiecīgi, jā, kāpēc tev pašlaik ir tik aktuāli, ka tu jau pati esi to sev iedevusi, iemācījusies un tik aktuāli arī to iedot citiem. Tā ir viena tēma, jā, kurai mēs arī varētu varbūt vēl dziļāk pieskarties, bet tā tēma, kas man šajās sarunās visvairāk interesē, varbūt mēs varam sākt ar to, ir šī sievišķības tēma, tāda apzinātas, arī atmodinātas, autentiskas sievišķības tēma. Jā, mēs varam runāt arī par tādu iniciētas sievišķības, tādu sajūtu un apziņu. Un tādēļ es gribu jautāt tev, jā, kā tu to izproti un jūti, kā tu to jūti caur sevi, kā tu esi sevī to atklājusi un izpaudu un kā vispār, jā, tu to jūti. Kas ir tas, kas ir svarīgi, lai mēs tā kā, jā, tādā savā sievietes ķermenī, sievietes dabā, sievietes būtībā varam justies arī droši, jā, pirmkārt jau droši. Jā, šis ir īstenībā ļoti dziļš un ļoti plašs jautājums, ko tu pajautāji, un es visai bieži viņam pieskaros, taču mazliet varbūt savādākā skatu punktā. Redzi, jautājums, manuprāt, par sievišķību un sievišķo enerģiju vispār sākās no tā mirkļa, vai mēs runājam par to, vai sieviete ir attiecībās, vai viņa nav attiecībās, un kādās attiecībās viņa ir. Jo, ja sieviete ir bez attiecībām, ja viņa ir bez vīrieša, kurš patiešām ir šis te vīrišķās enerģijas nesējs viņas dzīvē, tad sievietei jau par vīrieti savā dzīvē ir jākļūst pašai. Tā ir, pilnībā piekrītu. Un šeit nekāda īpaši lielā sievišķība, šeit par nekādu lielo sievišķību nevar iet īpaši daudz runa. Tāpēc, ka ja sieviete ir viena pati, un ja viņai vēl ir, teiksim, bērns, kā bija kaut kādu laiku manā dzīvē, tad es īpaši daudz nevaru ļauties šim sievišķajam vieglumam. Man ir ļoti strukturēti jāpieiet savai dzīvei, tāpēc, ka man ir jānodrošina sevi finansiāli, man ir jānodrošina sevi materiāli un visādi citādi. Man ir pašai par sevi jāparūpējās visās savās lietās. Tas nozīmē, ka es kā esība, es sadalu sevi 2 daļās. Es sadalu sevi ļoti mentālā, stabilā, emocionāli savāktā, emocionāli vadītā esībā, kura ļoti precīzi uzskatāmi uzņemās atbildību par savu dzīvi visās jomās. Manā dzīvē tas ir bijis
sarežģītāk varbūt nekā citiem, tāpēc, ka man jau nederēja vieglie darbi. Man vajadzēja grūtāk un man vajadzēja līdz pamatam. Tāpēc es negāju strādāt pie kāda cita, bet es visu, kas man ir, visu, kas es esmu, es būvēju no nulles, lai es precīzi saprastu, zinātu, kas kā ir. Tieši tāpēc es savā ziņā arī noliku sev šo te rotaslietu brendu priekšā, tāpēc, ka man bija jāizdomā gan produkts, gan viņš jāpārdod, gan jāuzražo. Respektīvi, visam šim apakšā man bija ļoti spēcīga mentālā bāze saprast, kā es no punkta A nokļūstu līdz punktam B. Un tad tas bija vēl tāds posms, ka tu uzņēmies abas šīs lomas, arī to vīrišķo. Jā. Un mans uzdevums bija ar šo te vīrišķās enerģijas, teiksim tā, čaulu, radīt pašai sev iekšā drošu vidi, kurā es joprojām varu savu sievišķību izpaust. Tas nozīmē ļoti precīzi, ļoti kodolīgi es rēķināju savu laiku, sadalot viņu tam, kas ir tīri, praktiski, fizikālis. Drošība, finanses, pārtika, rēķini, vispārējais. Un tad man bija jāsaplāno savs laiks vietai, kur ienāk mans radošums. Vietai, kur ienāk mans vieglums, tāpēc, ka es kā vīrietis esmu parūpējusies par savu drošību pati. Un redz, te ir tā sievišķība, ir kā enerģijas kodols, siltums, radošums, vieglums, rūpes, maigums. Un es pati, kā bez vīrieša apkārt, šo te vīrišķo kodolu sev arī radīju. Divas enerģijas vienā. Šis process sievietei nav viegls. Viņš nav viegls, tāpēc, ka ne sievietes nervu sistēma, ne visa uzbūve, ne mentālā, ne enerģētiskā, ne hormonālā nav paredzēta īsti šādai te darbībai, bet manā gadījumā viss ar to ir absolūti kārtībā, tāpēc, ka ja es nebūtu izgājis šiem te ļoti smalkajiem procesiem cauri, es nevarētu darīt to, ko es daru tagad. Tāpēc, ka lai es piedāvātu kaut vai šos te pirts rituālus, vai spētu mentāli iet un enerģētiski cilvēkā iekšā, manī pašā ir jābūt ļoti spēcīgai, precīzi sakārtotai struktūrai. Citādāk, tā ir tāda plūšana tāda. Mēs tur kaut ko sajūtam, kaut ko ne. Bet mans uzdevums ir caur pirts rituālu cilvēku novest līdz konkrētam rezultātam. Un tas nozīmē, konkrēts rezultāts nozīmē tomēr struktūra, iejušanās, darām to, sanāk tas, aizējam uz turien, konkrētība, ļoti specifiska konkrētība. Mēs runājam par tādu... Jā, un par to sievišķo, jā, kā tu to atklāji, sajūti, vai kā tu viņam devi vietu? Tā sievišķā enerģija, viņa īstenībā ir ļoti viegla un ļoti plūstoša. Un tas bija mans uzdevums viņu kultivēt un viņai iedot šo telpu, jo bez viņas jau arī visam citam nav jēgas. Viņa ir tas resurss, kas darbina visu pārējo. Un tā sievišķā, manā gadījumā tā sievišķā daba, tā ir būšana kopā savā kodolā dabā, tās ir pastaigas, tā ir šī te sievišķā koķetība, tas ir šis te vieglums, šis te maigums, šis te plūdums, kas ir neierobežots tādā mentālā paspēt izdarīt, sakārtot, tur nav. Tā sievišķa enerģija pati pa sevi, viņa ir plūstoša pāri robežām, viņa ir plūstoša pāri prātam, viņa ir tik intuitīva, viņas ir saliedējuša, viņa ir aptveroša, viņa ir iekļaujoša, un viņā nav šo te asumu, viņā nav norobežotības. Un drīzāk es šo te sajūtu sevī, šīs divas sajūtas es balansēju ļoti dabīgi, jo viena bez otras nevar pastāvēt manī, lai es, teiksim, varētu vispār šo te dzīvi realizēt uz priekšu, viņas vienkārši nevar manī pastāvēt. Un tas nav tā, ka manā gadījumā tā, ka es saplānoju tā, tagad mēs 15 minūtes plānosim dienu, un tagad nākamās 15 mēs darīsim to un to un to. Tad es ieplānošu plūšanu. Jā. Tagad mēs tik stundas plūdīšu. Jā, tagad es plūdīšu. Nē. Drīzāk manā dzīvē tas notiek tā, ka tas jau ir tik ļoti dabīgs process. Viņš ir ļoti dabīgs process. Es saprotu, ka man ir jāpabaro visas šīs te sevis daļas,
lai es varētu funkcionēt jēgpilni kā cilvēks, kā esība, kā enerģētiska būtne. Un tas ir līdzīgi, kā šis te plūdums priekš manis ir tikpat svarīgs, kā iet uz labvīrācībām, iedzert ūdeni vai paēst brokastis. Bez viņa vienkārši viss, kas es esmu, nemaz nevar funkcionēt. Jo caur šo te intuitīvo sievišķo saslēgtību jau manī ienāk gan zināšanas, manī ienāk viedums, manī ienāk intuīcija un sajūtas par to, kur man ir jādodās tālāk. Šis ir pareizi vai šis nav pareizi, šis ir mans vai šis nav mans, man iet uz šo pusi vai tagad pagaidīt, sajust vai nē. Tas ir tāda tik svarīga sievietes daļa, un lūk, ja sievietē nav vīrietis blakām, kas viņu atzīst tiešām kā sievieti, spēj uzņemties atbildību par viņu, tad sievietei ir uzdevums šo te vīrišķo daļu nodrošināt sev pašai. Un šeit nav runa par to, vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai tā vajadzētu būt, vai kurš ir vainīgs, ka tā ir sanācis. Šeit absolūti runa nav par to, vai tā ir mana bērnības dinamika, kura man šeit ir novedusi, vai es izvēlējos sliktu vīru, vai man ir trauma no vecāku pieredzes. Nē, šeit runa īstenībā nav par to. Runa ir par to, kā es varu funkcionēt visjēgpilnāk ar tiem resursiem, kas man ir šajā brīdī. Jo patiesībā cilvēkam ir jāspēj būt tik fleksiblam un kristīgam, ka viņam ir jāvar funkcionēt dažādībā. Un ka viņam ir jābūt tādam ūdenim, kas appeld akmeņus, kas pārtak pāri visam, kas piepilda ielai un tad atkal pārtak pāri tai ielai. Un tādam īstenībā pa lielam būtu katram cilvēkam, jo tā jau ir tā, manuprāt, laimes definīcija, ka tu spēj būt fleksibls un iet līdzi pats sevis radītajiem sapņiem. Tāpēc, ka mēs viņus visu laiku radam, bet mēs jau neejam ar viņiem, tāpēc, ka mums ir atrunas, cik tas maksās, vai tas ir droši, vai es tā varu, vai man kāds atļaus, vai es sev atļaušu, vai tas ir pieņemts, vai nav pieņemts. Un tagad visi šie te pieņemts, nepieņemts iziet miskastē ārā. Tad jau šis plūdums arī var iestāties, bet mēs jau bieži arī neesam gana drosmīgi sev atzīt. Vienkārši nav vietas tam plūdumam, jo bieži vien, jo viss kaut kas cits aizņem vietu. Tas viss, ko tu nosauc. Bet tas ir mans uzdevums atbrīvot šo te vietu, tas ir mans uzdevums sakārtot savu dzīvi tik tālu, ka es jūtos drošībā. Es jūtos drošībā, jūtos droša teikt nē, un es jūtos droša teikt jā, ka mans jā un nē nav nemainīsies tikai tāpēc, ka mainīsies kaut kādas dažas sastāvdaļas, vai man tur vīrs pēkšņi sāks ar mani ir savādāk runāt, vai vēl kaut kā, ka es esmu autentiska līdz kodolam. Un tad, kad es esmu šo stāvokli sasniegusi, kad tiešām es jūtos droši, lūk, tad šīs te skaistais plūdums, viņš jau arī var pastāvēt, jo tad šīs te abas daļas tevī, gan sievišķā, gan vīrišķā, ir sabalansētas. Vai es pareizi sadzirdēju, ka principā tā atslēdziņa ir, tas, ka mēs kā sievietes sevi attīstam gan vīrišķo, gan sievišķo, protam viņus sabalansēt, un tajā pašā laikā arī, iedodam sev to drošību, ka kaut kādā ziņā mēs neesam atkarīgas no kāda, ka mums ir, kādam jāizpatīk, vai kaut kas vai mums ir bail kādam teikt nē, vai mums liekas, mums tagad ir jābūt šitādām vai tādām, lai mēs saglabātu kaut kādu, labumus vai drošību priekš sevis, vai es tevi pareizi sadzirdēju? Jā. Bet šī būtu, teiksim, tāda mana izpratne par to, kā sievietē ir jāfunkcionē tad, kad viņa tiešām nav attiecībās. Kad viņa nav attiecībās. Jo tajā brīdī, kad ienāk dziļas īstas, un es tiešām gribu teikt ar vārdu īstas, tiešām īstas attiecības, kur vīrietis pilda savu vīrišķo funkciju, un sieviete tad var plaukt savā sievišķajā enerģijā. Šeit šī dinamika jau sāk mazliet mainīties, jo tur sievietei ir jāsāk atkāpties no šīs savas vīrišķās daļas, un viņai daudz plašāk ir jāiet savā sievišķajā daļā. Un šeit, lūk, šeit tā dinamika ļoti spēcīgi mainās. Tāpēc, ka ja sieviete, pieņemsim, pirmajā, es aprakstīju, ja sieviete ir ļoti spēcīgi baiļu
motivēta, respektīvi, es iešu, es pierādīšu, es varu, neviens man vairāk neko. Viņai ir šis te jau arī ir uzbūvēts atkal uz ļoti spēcīgām traumām. Un līdz ar to tad, kad viņa pat sastapsies ar vīrieti, kurš būtu gatavs viņai drošību iedot, viņu pat neatpazīs. Tāpēc, ka viņa uz šitais ar tūlīt man izmantos un kas te būs. Un viņš vai arī nomučīs vienkārši. Jā, vienkārši, kā buldozeri nonesīs nost, un tur atkal šī sievišķā daļa, viņa neatklāsies. Līdz ar to šīs te nianses katras sievietes gadījumā ir tik ļoti specifiskas, tik ļoti īpašas, un mums jau īstenībā kultūrā nav pieņemts apzināties, kādas tad tās attiecības īsti ir tajā dziļumā. Mums ir ļoti maz piemēru dzīvē, kur mēs to varam ieraudzīt, kā tas vispār izskatās, jo mūsdienu attiecības ir tik ļoti romantizētas, un mēs nelīdz galam saprotam, kādas tad ir lomas, ko tad mēs darām, kas tajās attiecībās notiek. Mums viss ir tāds mazliet rozā ar tādām sirsniņām, viss ir tāds ļoti, ļoti salds. Kā filmās vai tam līdzīgi. Filmas ir dažādas, protams. Ja, protams. Bet, teiksim, Kā tavā izpratnē, jā, tev ir kaut kāds tāds skaidrs redzējums vai kaut kāda, tāda sistēma, cik sistēma, bet, par šīm lomām un vērtībām, vai, kā tas ir priekš tevis? Priekš manis ir tā, ka es esmu vēl joprojām vecā kaluma, teiksim, cilvēks. Ar to es domāju, ka katrai dvēselei ienākot ir ļoti specifiskas savas vajadzības, ko un kā viņa grib attiecībās pieredzēt. Kopš savas ienākšanas mana vēlme bija pieredzēt ļoti autentiskas attiecības, kur es varu būt šī sievišķā daļa, un kur vīrietis savukārt ir vīrišķā daļa. Un tas ir tas, uz ko, teiksim, caur savām iepriekšējām attiecībām, kas nav bijušas, kas ir bijušas mani kā ļoti liela skola, izprast sevi, iemācīties, izzināt, visas attiecības man tieši uz to ir vedušas, tieši uz šo te realitāti, kur es esmu kā sievišķā enerģija, un man riņķī apkārt kā kapsula, kā drošība ir šī te vīrišķā enerģija, kur es varu būt šis te maigums, šis te siltums, šī te piepildītība, un es varu piepildīt ar savu siltumu, maigumu vīrieti, un viņš redzot, jūtot visu to manu autentisko siltumu, veido man riņķī apkārt šo te maiguma, siltuma un aizsardzības enerģiju, stipru mentālu aizsardzības enerģiju, kur man vairs nav nepieciešamības būt šajā teiksim tā, savas dzīves buldozera enerģijā, kurš iet, kurš izcīna, kurš var, kurš mentāli visus saliek, sakārto, Bet tu to visu esi darījusi, vai ne? Es tā saprotu, ka tu pati sev esi nodrošinājusi sākotnēji šo drošību, gan materiālo, gan emocionālo, lai pēc tam, varētu jau būt tā, kā ir tagad. Tā, un tur ir īstenībā ļoti liels, milzīgs noslēpums, tāpēc, ka tajā mirklī, ka es esmu izgājusi cauri visai šai, teiksim, visām šīm te peripētijām, ja tā viņas var nosaukt, visiem šiem te smagumiem, visām vajadzībām sevi tomēr pakļaut, disciplinēt, savākt, šajā mirklī, kad es esmu attiecībās, kur man tas vairs nav jādara, es izjūtu tik milzīgu pateicību. Tik milzīgu mīlestību un pateicību es redzu katru sīkumu, es saprotu šī vīrieša ieguldījumu, es saprotu to mentālo enerģiju, kas viņam ir vajadzīga, lai viņš plānotu, lai viņš slaptu, lai viņš darītu, lai viņš varētu, lai viņam būtu šī lielā vīzija, kas ir ne tikai viņam pašam, bet mums kā ģimenei, kā jau kaut kam lielākam. Un tā pateicība nāk tik dziļi no manas iekšā, jo es zinu, cik daudz tas viņam prasa, un es zinu, cik daudz viņam savukārt ir jāatsakās no daudzām citām lietām, tikai tāpēc, lai viņš šo enerģiju virzītu uz priekšu. Un tā ir tā starpība. Tad, kad es esmu izgājusi tam cauri, es novērtēju katru vienu lietu, ko viņš dara, jo es redzu, kā viņa aizvedīs tālāk. Es redzu, kā viņam sevi ir jādisciplinē, es redzu, kā viņam mentāli sevi ir jāsaliek, jāplāno, jādara. Un tas jau veido pilnīgi citu dinamiku. Tas, kas viņš ir, līdz ar to manis nav nekas pašsaprotams. Absolūti nekas pašsaprotams, jo es redzu visu to kobildi.
Un tur jau tā dinamika. Tik skaisti, jā, wow, vienkārši, jo, nu, arī, jā, tas kā tu tagad vienkārši iedevi ieraudzīt to, ka, jā, mums vispār ir jāsaprot, par ko ir runa, jo kamēr, jā, mēs, nezinu, gribam būt tādas tikai plūstošās, skaistās, tādas valdzinošās sievietes, un lai mums viss ir un viss notiek, un varbūt tā pat ir, jā, un varbūt tā, ka mēs vienkārši to nenovērtējam, jo mēs tā kā, nu, nepazīstam to virtuvi un to drēbi, un mums pašām, jā, iespējams šim ir jāiziet cauri, lai mēs vispār to varētu no sirds un dvēseles novērtēt un cienīt un pateikties tam vīrietim, vai ne? Ļoti lielā mērā. Vēl ir arī jāņem vērā tas, ka mēs kā sievietes reizēm aiz šī te sava plūduma mēs mēdzam aizslēpties aiz viņa arī kā, mēs viņu mēdzam tā ļoti viltīgi nomaskēt, kur patiesībā apakšā ir nespēja savākt savas emocijas bieži vien. Un šeit ir jāapzinās, ka sievietei ir tik milzīgs spēks iedots, jo vīrietis ir daudz vienkāršāks nekā sieviete. Sieviete ir daudz komplicētāka, un ja viņa nepārvalda savas iekšējās mehānikas, savas emocijas, savas sajūtas, viņa tik ātri to vīrieti, kurš ir atvēries, viņa tik ātri viņu var iznīcināt, aizvērciet. Jo vīrieši, kad viņi atverās, bet ja sievietei iekšā ir tik daudz nedrošības un sāpes un projicēšanas, viņa to vīrieti vienkārši iznīcinās tikai ar savām bailēm, ar saviem pārmetumiem, ar savām neziņām. Jo katram no mums ir tikai tik kapacitāte, cik ir. Mēs nevaram visu laiku dzēst kāda svešā ugunsgrēkus. Mēs nevaram. Vienā brīdī visi no visi. Tieši tā, un tajā pašā laikā, jā, to es arī jūtu, kad, sievietei savukārt arī ir tā tendence, ka tad, kad viņā satiek vīrieti, kur viņa sajūt, jā, šis varētu būt vīrietis, kuram es esmu gatava atvērties un uzticēties, bet, tad tas, ko tu teici, ja viņa tā kā nepārvalda tās savas emocijas, viņas nepazīst, neatpazīst, tad, jā, ja viņa laiž to visu ārā, ka tam vīrietim tagad tas viss ir jāsatur un jātiek ar to galā, tad tas var būt, jā, tas var būt diezgan tā neizturami tam vīrietim. Jā, jo viņam ir jātiek galā ar to mentālo spriedzi, tomēr izdarīt lēmumus, noturēt savu pozīciju, iet izcīnīt savu vietu zem saules priekš manis un priekš sevis. Un ja viņš atnāk mājās no tā lielās smagās savas jau pietiekam lielās cīņas, un ja mājās viņam arī atkal ar to vēl kaut ko jācīnās, tad īsti par tādām dabīgām attiecībām nevar būt runa, un šeit jau nav runa par sievišķību, šeit ir runa par emocionālo nesakārtotību, jo sievišķība jau nevienmēr ir vienkārši vieglums un plūdums un skaistums un jaukums, jo sievišķības pamatā tomēr ļoti lielā mērā ir arī viedums, gudrība, viedums, zināt, saprast, just to vīrieti, just, kurā brīdī viņu vajag pacelt, kurā brīdī viņu vajag nomierināt, kurā brīdī viņam vajag iedot šo te tu vari, tu izdarīsi, es tev ticu, un kurā brīdī viņu vienkārši vajag likt mierā, lai viņš pats norimst. Un tam ir priekš tā, lai šīs te attiecības varētu funkcionēt skaisti, sievietei ir jābūt tiešām tik ļoti viedai un gudrai. Tik ļoti gudrai un viedai. Zināt, pārvaldīt, saprast. Un arī saprast to, ka tomēr mēs atšķiramies. Mēs ļoti atšķiramies. Un vīrietis nav tava labākā draudzene. Tā nav tava Tam ir citi cilvēki. Tur var atrast citus. Tieši tā. Viņam nav un jāzina pilnīgi viss, kam tu ej cauri, viņam ir pilnīgi cita funkcija. Un šī lieta, diemžēl, par šo mēs pārāk maz kaut kur, man liekas, arī sabiedrībā runājam, bet arī tas varētu būt iemesls tam, ka ir ļoti maz cilvēki, kas zina, kā tad tas funkcionē vispār, kā tad tam ir pareizi jābūt. Un ņemot vērā to, cik ļoti dotajā brīdī mēs esam tik ļoti svārstīgā pasaulē, viss mainās tik ļoti ātri. Ir tik daudz nedrošības, neņemot pat vērā mūsu iekšējās nedrošības, ir ekonomiskās nedrošības, politiskā nedrošība, kas pašlaik ir. Līdz ar to visas, teiksim, iepriekšējās pandēmijas, visi šie te apstākļi, kas mūs tā kā berzē, un
ņemot vērā to, tas fokus no savas dzīves, no personīgās izaugsmas, viņš jau bieži vien aiziet kaut kur projām. Galvenais izdzīvot, galvenais iedarīt, galvenais, lai ir, galvenais viss ir. Un tā kā pamazām palēnām tā laime un tas autentiskums un viss viņš tā izskalojās ārā, jo pa bišķim tā nedrošība, bišķiņ, un vēl vairāk, un vēl vairāk, un vēl vairāk. Un tad brīžiem jau pēc cilvēku, man liekas, ka pat nezinu ne tikai kā sevi sadzirdēt, bet uz kuru pusi vispār iet, drīkstiet, nedrīkstiet, nu, tu jau nezini, vai rītdien vispār pienāks, vai viņi nepienāks. Un tad dotajā brīdī, man liekas, tas virpulis ir tik liels, ka cilvēkiem ir ļoti spēcīgi jāmācās vienkārši norimt un atgriezties atpakaļ pie tā, ko es te daru. Uzmanība atpakaļ manā dzīvē. Nevis kur vispār ir manā dzīvē, manās attiecībās, ko es gribu ar savu mīļoto vīrieti, ar savu bērnu, ko es gribu. Atgriezties atpakaļ vienkārši pie vienkāršām, skaistām ikdienas lietām. Pavadīt nedēļas nogals kopā bez telefoniem, bez visa pārējā, būt kopā, redzēt vienam otru. Jo šis ir tas moments, kas iziet ārā mums tagad kaut kā ļoti spēcīgi gan ar visām viedierīcēm, visu pārējo iziet ārā, kad mēs viens otru redzam, mēs viens otru dzirdam. Jo mēs nedzirdam vairāk. Mēs garām ejot tur ātri viss, jo tik maz laika viss skrien, visi steidzās un nedroši. Jo tik interesanti tur viss tas, kas notiek apkārt un ierīcēs. Ne, bet tas īstenībā dziļums un interesantums jau atrodās vienam uz otru. Redzu tevi. Es gribu tevi sajust. Es gribu zināt, kas tev. Es gribu zināt, par ko tu esi priecājies šodien. Kas ir tas skaistākais mirklis šajā dienā? Es gribu tevi redzēt. Tas ir tas, kas mums tagad pietrūkst visvairāk. Un tā ir tā lieta, ko man tik ļoti gribās kultivēt arī tajos savos pirts rituālos un ko es arī redzēt un sajust otru cilvēku, un lai varbūt pirmo reizi savā mūžā viņš jūtās redzēts, dzirdēts visā tajā sarežģītībā un visās tajās sāpēs, kuram viņš iet cauri. Jo lielākoties jau reti kurš un reti kad var mums šo sajūtu iedot, jo visi paši ir aizņemti ar skrējieniem un sāpēm un pārdzīvojumiem. Tieši tas ir. Tā, es arī par šito esmu pārliecinājusies, jā, kad patiesībā tas, ko dara jebkurš terapeits, cietieks, nu tāds, kas palīdz cilvēkiem, atbalsta cilvēkus, tā primārā lieta ir, ka viņš vienkārši velc 100% uzmanību. Un jā. Tas jau pats pa sevi ir dziedinoši. Jā. Jo tā ir tā sajūta, esmu. Un to nevar. Un tā patiesībā nav tik daudz pat tāda fiziska sajūta, bet mēs sajūtam dziļi dvēselē. Sajūtamies, ka mani redz, es esmu. Un tas tevi pie tavas tādas dziļas dvēseliskas sajūtas, kas ir es eksistēju. Es esmu. Visa pārējā, kas notiek, bet es esmu, jo mani redz. Un šis ir tas bērnības lielākā trauma, kuru mēs katrs nesam sev līdzi savā ziņā, ka ir kaut kāds laiks, kad mēs neesam, it īpaši tie, kas nāk no nedrošajām bērnībām, es neesmu redzēts. Vai mani neredz. Dzirdēts, jā. Esmu dzirdēts, jā. Tas iedod tik milzīgu plaisu tajā, kā mēs paši redzam sevi. Tajā, kā mēs vispār šajā realitātē navigējam, es neesmu redzēts. Tātad mani neviens neredz, un es sevi vairs neredzu. Un galvenais, ka es tevi neredzu šajā sarunā. Bet es tevi jūtu, un es tevi dzirdu, un es tevi redzēšu. Un es tevi redzu, jā, ar tādu sirdi. Jā, vai ne? Šīs ir ļoti dziļas un siltas tēmas, un es ļoti ceru, ka tas siltums, ko mēs ar tevi šai sarunā virpinam caur vārdiem, caur sarunām, caur šīm te enerģijām, ka tas būs tas, kas nonāks pie tiem cilvēkiem, kas mūs šodien klausās. Tieši tā, jā, un es arī skatos, jā, ka mēs tuvojamies noslēgumam, un man ļoti patika, jā, tieši šī tēma, ko tu tagad arī noslēgumā izgaismoji, jā, par šo es tevi redzu, es tevi dzirdu, un cik tas ir svarīgi, jā, veltīt uzmanību
vienam otram. Tiešām, jā, šo nedalīto uzmanību, nevis tur ar vienu aci vai ar vienu kāju vai vienu roku, bet būt šeit un tagad un veltīt uzmanību, laiku, enerģiju un jā, tu esi sadzirdēts un tu esi saredzēts. Varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vēlies novēlēt cilvēkiem, kas klausās vai klausīsies? Man ļoti gribās iedrošināt cilvēkiem darīt vairāk tiešām to, ko sirds viņus uzrunā. Tāpēc, ka katrs cilvēks ienāk īstenībā ar savu milzīgo talantu iekšā. Un, ja viņš šo talantu neattīsta, viņš apzog ne tikai sevi, bet visu pasauli. Viņš apzog katru no planētas iedzīvotājiem. Vai ne? Būtības. Un tas trakākais visā tajā stāstā, ka to talantu atklāt, attīstīt un darboties ar viņu jau ir mūsu personiskais uzdevums. Neviens nebikstīs, neviens neatbalstīs, neviens nestipēs. Neviens uz paplātes nepienesīs. Jā, neiedos. Taču pats interesantākais visā tajā ir tas, ka tikai tad, kad mēs to sekojam tam aicinājumam un tai būšanai un darīšanai, tas jau ir tas, kas iedod tev lielo dzīves jēgu un laimi. Tieši tas. Kāpšana, pilnīgi piekrītu. Nezināšanām, nemācēšanām. Nē, es gribu mācīt, es mācēšu. Nē, es nesaprotu, bet es sēdēšu, kamēr es sapratīšu. Un likā mēs noteikti abas zinām, ko tas viss prasa un cik tas ir izaicinoši un kam ir jāiet cauri, vai ne? Par to varētu būt vēl kāda saruna, bet tas ir to vērts, vai ne? Mēs zinām, galvenais ir viena no tām spēcīgākajām lietām, ko man gribās atgādināt, ir tas, ka ja mēs kaut ko nemākam, nesaprotam, vai mums kaut kas nesanāk, vienalga, vai tā ir finansu, vai attiecība, vai vēl kaut kāda cita joma, tas nenozīmē, ka mēs esam slikti vai saplīsuši vai nepareizi cilvēki. Mēs vienkārši neturpinam to procesu iet līdz galam tālāk un izzināt to. Jo tas piemērs, ko es varētu iedot, par šo ir ļoti līdzīgs tam, ka, pieņemsim, es gribu nonākt no Cēsīm līdz Rīgai, un es aizbraucu līdz Siguldai, un es esmu šausmīgi apvainojusies uz visu pasauli par to, ka es neesmu vēl Rīgā. Un es tā apvainojos, ka es braucu apakaļ uz Cēsīm. Bet es taču saprotu, ka man ir galamērķis nonākt Rīgā. Tātad man ir jāiet līdz Rīgai tik ilgi, kamēr es aizbraukšu. Vienalga, ja man saplīs mašīnas, pārsēžos uz autobusu. Ja man nav autobusu, es pārsēžos uz vilcienu. Un tas ir tas, kur mēs ļoti daudz iestrākstam tajā savā kaut kādā emocijā. Mēs neizdaram līdz galam, mēs neizdaram uz maksu. Apbižojamies kaut ko. Jā. Jā, mēs tā kā man te nesanāca tā, kā es gribēju vai biju izdomājis. Ar pirmo reizi uzreiz, vai ne? Un galvenais jau patiesībā ir tas ne jau tas gala rezultāts. Galvenais jau tomēr ir process, tāpēc, ka tikko mēs nonākam gala rezultātā, laime mums pietiek uz 3 sekundēm un nākamais jautājums. Ko tālāk? Nākamo, jā. Bet tajā pašā laikā, jā, tos mērķus vajag un arī, jā, un tas fokus uz to mērķi un iet un darīt, vai ne? Redz, tēte, mēs atkal atgriežamies pie tās sarunas par vīrišķo un sievišķo. Arī sievietei ir jāsajūt tas savs kurviņa, un tad tomēr vajag to vīrišķo pusi salikt pa plauktiņiem, izdomāt, salikt, analizēt, kā, kur. Un, redz, vīrietim jau ir precīzi tāpatās. Viņam jau arī ir šīs 2 puses. Tad, kad viņš viņas sabalansē sevī arī abas 2, un tad, kad sanāk tāds vīrietis un sieviete kopā, tur redz vienkārši pasakas. Tur vienkārši ir, skudriņas sāka iet. Vai ne? Tā kā, lai top aizvien vairāk tādi vīrieši un sievietes, kas ir veseli un kas satiekas savā veselumā un, jā, lai mums izdodās. Labi, Liena, paldies tev uz šīs skaistās nots arī šoreiz noslēgsim. Kas zina, vēl kādreiz satiksimies kādā sarunā. Cerams, satiksimies arī kaut kad klātienē beidzot pēc nescik gadiem. Jā, liels tev paldies par tādu tiešām milzīgu, apjomīgu informāciju. Jā, cilvēki klausījās aiz gūtnēm, pat skatos, neviens jautājums nav paspēts uzdot, bet droši ierakstiet zem video, atbildēsim.
Būs arī ieraksts, jā, ja radies kāds jautājums, rakstiet un atbildēsim uz jautājumiem. Un paldies tev, Liena. Paldies, Agnese. Paldies. Paldies visiem, kas bija klāt un klausījās no sirds. Atā. Atā. Paldies, Aivu. Atā.